Ventspils tehnikuma topošie kuģu pavāri, pasažieru kuģa ēdināšanas pakalpojumu speciālisti un viesnīcas biznesa speciālisti devās ekskursijā uz Stena Line kompānijas prāmja, lai savām acīm redzētu to, ko dzīvē piedāvā viņu izvēlētā profesija. Un šodien ir lieliski iespēja tikties ar kuģa apkalpi. Mēs tikāmies ar pašu kapteini, kas izstāstīja dzīvi uz kuģa, kā tas notiek, kā tiek organizēts darbs uz kuģa. Un ar pavāru darbu iepazinās ne tikai topošie kuģa pavāri, jaunieši, bet arī viesnīcas pakalpojumu speciālisti. Ar darba procesu virtuvē iepazīstināja kuģa šefpavārs. Viņš šeit novadīja ekskursiju un izstāstīja par savām profesijas niansēm. Jau 3. gadu Ventspils tehnikums gatavo jaunos kokus. Šī programma ir ļoti pieprasīta, un šogad mācību grupa ar 13 cilvēkiem ir pilnībā nokomplektēta. Jābūt ļoti erudītiem un prasmīgiem, profesionāliem, lai būtu kuģa pavārs, jābūt motivētiem. Attiecīgi. Tas ir arī daļa algas un teiksim, ir sabalansēts tas grafiks. Teiksim, 2 nedēļas strādāt, 2 nedēļas brīvs, attiecīgi, kā komandai. Tādēļ arī. ОПАПС arī bija saistīts ar jūru un laikam tas ir iedzims. Нас пугали, что это очень страшно, что времени не хватает на отдых, что... Mūs biedēja ar to, ka būs ļoti grūti un laika nepietiks atpūtai. Tas esot grūti fiziski un arī morāli. Bet aprunājoties ar pavāru sapratām, ka nav nemaz tik grūti, ja vien ir vēlēšanās. Noskaidrojām, ka uz šī kuģa ir 3 pavāri. Ir šefpavārs, kurš gatavo pusdienas un vakariņas, ir vēl viens pavārs, kurš atbild par brokastīm, bet 3. atbild par kuģa apkalpes paēdināšanu. Principā viņa darba laiks ir sadalīts tā, ka virtuvē nekad neatrodas 2 pavāri. Katram ir savs brīvais laiks, kad atpūsties. Jekaterina, restorānu vecākā vadītāja, topošajiem viesnīcu biznesa speciālistiem izrādīja kuģa dažādo klašu kajītes un pastāstīja par istabeņu darbu specifiskajām niansēm. Darbam uz kuģa klāja ir savi noteikumi. Pavisam uz prāmja ir 101 kajīte, kuras ir jāpaspēj uzkopt 2 stundu laikā, kamēr kuģis stāv ostā. Pirmais jau ir ātrums, otrs, jāprot cilvēkam strādāt komandā. Ja viens kaut ko nevar izdarīt, tad otram uzreiz jānāk palīgā. Džulieta Žeimīte ir no Lietuvas, un viņa atbild gandrīz par visiem darba procesiem uz kuģa. Personāla vadīšana, pasūtījumu pieņemšana un pieteikšana, kā arī seko uzkopšanas darba organizēšanai un darbam reģistratūrā. Ar pārliecību var teikt, ka viņi ir tā mazā skrūvīte, kas nodrošina nepārtrauktu sarežģīta mehānisma funkcionēšanu. Džulieta ar savu piemēru jaunajai paaudzei parāda, kā veicināt karjeras izaugsmi, jo ne jau viss notika gadu laikā. Es sāku pirms 16 gadiem, kad pabeidzu tieši tādu pašmācību iestādi. Mācījos par pavāri, tad turisma aģentūras darbinieku, viesnīcas un reģistratūras darbinieku, arī par istabeni. Pirms 16 gadiem uz kuģa uzsāku savu praksi un esmu visam izgājusi cauri. Šī tagad ir mana augstākā darba pozīcija. Ekskursijas laikā uz Stena Line prāmju jauniešiem izdevās arī iepazīties ar kuģa kapteini un viņa itāļu izcelsmes komandu. Jau neskaitāmus gadus Francesco Raffanelli regulāri ierodās Ventspils ostā. Protams, tā nav viņa paša izvēle. Vienkārši tas ir sakritis pateicoties kontrakta nosacījumiem, kuros nekad nav norādīts virziens. Ventspils osta viņam iet pie sirds un ikreiz pietāvojās šeit ar pirmo reizi. Kapteinis atļāva arī jauniešiem ierasties uz komandu tiltiņa un pastāstīja tiem par savu darbu. Ne ar ko neatšķiros no neviena cita. Man ir visas tās pašas problēmas, kas citiem, jo ilgu laiku nākas pavadīt tālu prom no ģimenes. Kad esam reisā, tad domājam par to, kā pēc iespējas ātrāk atgrieztos mājās. Par iespējamajām grūtībām uz kuģi brīdina gan servisa menedžera, gan Ventspils tehnikuma pasniedzēja. Inta pārzina šo visu, jo viņas meita arī strādā uz prāmja. Tālu no mājām, ja, skums, protams, ja, tomēr tu piebrauc krastā, tev uzreiz jābrauc atpakaļ, ja, tu nevar nokāpt sauszemē, jo tev uzreiz jāklāja gultas, ja, jāgaida nākošie klienti. Tāpat arī, tu nevari satikties ar draugiem, ar iekšējiem apkalpes cilvēkiem, ja. Daudz tādas problēmas, ja. Tāpat meitenēm ir puiši mājās gaida, ja atkal ir greizsirdīgi. Ja. Tā kā problēmas jau pastāv, Džulieta arī var turpināt, ja tās psiholoģiskais, ir daudz, kur sevi jāmāk pārvarēt. Судно снимается в аренду.
Šis kuģis tiek īrēts no itāļu kompānijas, un uz kuģa pavisam strādā 42 cilvēki. 18 no tiem ir no Baltijas valstīm, 16 no šiem darbiniekiem jāapkalpo tikai personāls. Ir 3 pavāri, servisa menedžeris, skipers, kurš atbild par kuģa kravām. Uz kuģa savā starpā sazināmies krieviski, jo ir vairāk darbinieki no Lietuvas un Latvijas, bet obligāti jāzina starptautiskā angļu valoda. Spriežot pēc Ventspils tehnikuma audzēkņu noskaņojuma, grūtības viņus neapstādinās. Pēc ekskursijas pa prāmi kuģa šefpavārs ciemiņus pacienāja ar uzkodām un dzērieniem. Bet pats galvenais – restorānā jaunieši varēja nepiespiestā atmosfērā apspriesties ar kuģu komandu un uzdot tiem sev interesējošos jautājumus. Ventspils tehnikuma vadība apsola, ka jau tuvākajā laikā audzēkņiem būs iespēja iziet praksi uz Stena Line prāmja. Oskars Adamovičs, Anita Rižika, Inžodziņš, Kurzemes televīzija.